Arvien vairāk iedzīvotāji visā Latvijā izmanto Eiropas Savienības līdzfinansējuma iespējas, lai īstenotu ēku energoefektivitātes projektus. Galvaspilsētā Rīgas enerģētikas aģentūra mērķtiecīgi organizē māju atjaunošanas kampaņas, kā arī aicina iedzīvotājus apmeklēt dažādus seminārus un konsultācijas par māju siltināšanas energoefektivitātes apkures jautājumiem un pieteikties pašvaldības un valsts līdzfinansējumam. Tas, ko jūs varat pieteikties kaut vai rīt, ir tieši ēku atjaunošanai. Galvenokārt, protams, ka tas iet ar siltināšanu, bet tas lielais uzsvars ir tieši sakārtot, atjaunot ēku, lai mēs varam tiešām uzskatīt, ka nākamos 30 un vairāk gadus ēka ir atjaunotas konstrukcijas, sakārtotas visas šuves, vai tas ir starp paneļiem vai starp ķieģeļiem. Un siltināšana ir tas veids, kā mēs to iekonservējam, šo te nesošo sienu vai ārējās norobežošās konstrukcijas, un kā mēs samazinām siltumenerģiju, lai tie nav tikai izdevumi, bet ir arī ieguvumi. Kā norāda eksperti, galvenie jautājumi, atjaunojot ēku, ir zeme apkures rēķini, moderna ventilācijas sistēma, kāpņu telpas remonts, apgaismojuma aprīkošana ar kustības sensoriem, iespējama arī lifta pārbūve vai atjaunošana. Siltināšana atļauj ietaupīt, un valstī ir pieejams valsts atbalsta programmas Altumā. Mēs palīdzam ar finansējumu, energoauditam, tehniskai apsakošanai un projektam, lai jūs varat tur nonākt daudz ātrāk un lētāk ar reālu palīdzību, bez maksas. Kad iedzīvotāji ir pieņēmuši lēmumu par ēkas renovāciju, svarīgi ir īstenot būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu. Dokumentācijas sastāvā ietilpst ēkas energoaudits, ēkas tehniskās apsakošanas atzinums, fasāžu, jumta un citu konstrukciju atjaunošanas grafiskie risinājumi. Tā skaitā fasāžu krāsu risinājumi un detalizētu konstruktīvo mezglu izstrāde, ēkas iekšējo inženieru tīklu atjaunošana, kā arī būvdarba izmaksu tāmes. Pirmais, kas ir jāatrod, ir labs projektētājs, kas ir tas pirmais speciālists, ar kuru jāsāk ir darboties, lai saņemtu Altuma atbalstu un tālāk jau veikt būvdarbus. Jā, ir daudz uzņēmumu, kam varbūt nav tik liela pieredze, varbūt viņi netik detalizēti strādā, un tad noteikti vajadzētu pirms izvēlēties konkrētu projektētāju, veikt kaut kādu aptāju par iepriekšējo pieredzi, atsauksmes, izvēloties konkrētu projektēšanas biroju. Projektēšanas birojas Balts un Melns Latvijas tirgū strādā kopš 2009. gada. Savas darbības laikā uzņēmums ir izstrādājis jau vairāk kā 200 projektus, no precīzas dokumentācijas līdz pabeigtam energoefektivitātes uzlabošanas projektam. Runājot par energoefektivitāti, tieši daudzdzīvokļu ēkās mēs uzskatām sev kā uzņēmumu vienu no vadošajiem Latvijā, jo mēs jau esam no pašiem pirmsākumiem šajā segmentā, kur darbojamies, un esam daudzas lietas arī paši sapratuši, kā labāk ir mājas iedzīvotājiem tieši mājai, pārzinām vai visas padomju laika sērijas. Mums arī ekonomikas ministrija ir pasūtījusi tipveidu projektu izstrādi. Mēs jau tagad izstrādājam otro tipveidu projektu, jau pagājušajā gadā bija 103. sērijai, šogad mēs izstrādājam 316. sērijai un 602. sērijai tipveidu projekts, kur tālāk jau varēs mājas izmantot brīvi, būs pieejams tie tipveidu risinājumi. Šobrīd mēs piedāvājam praktiski visu projektēšanas klāstu, sākot ar izpētes darbiem, energoaudits, tehniskā apsakošana, tā skaitā tad jau ir arhitektūra, konstrukcijas, inženieru tīkli, ir vēl specifiskas sadaļas un, protams, arī projektu vadība. Un tagad jau ir moderni, kā jau arī ar BIM strādāt, to mēs arī visu nodrošinām. Uzsākot darbus, primāri tiek veikta tehniskā apsakošana un energoaudits. Tie ir inženieri, kas, protams, apsako ēku, koplietošanas telpas, izlases veidā tiek arī apsakot dzīvokļi. Protams, arī tad projektētāji, kā konstruktors, arhitekts, inženieru tīklu projektētāji arī veic savu apsakošanu objektā, bet iedzīvotājs netiek skarts, viņam ērtības netiek pazemināts. Tas ir tas pirmais. Tālākajos soļos seko projekta izstrāde, tāmju sastādīšana, un tad jau projekts tiek pieteikts uz Altuma līdzfinansējumu. Un Altums tā skaitā izvērtē arī projektu, jo bieži vien arī tā, kad iesniedzot to pašu projektu, Altums ievelkās, jo viņš, ņemot vērā to projektu zemo kvalitāti, iestrēgs tur. Tas atkal paņem laiku, kas iedzīvotājiem arī neapmierina, jo bieži vien ir pārmetumi tādi, ka ļoti garš tas process ir tas birokrātiskais, bet, diemžēl tāds viņš ir. Ja ir vēl plus dokumentācija nevis kārtībā, tas var ievilkties ļoti ilgi.
Eksperti iedrošina daudz dzīvokļu māju īpašniekus iet līdz laikam un izmantot mūsdienu ēku renovācijas iespējas, jo rezultātā, neskatoties uz iespējamiem izaicinājumiem, ieguvēji būs visi. Ēku atjaunot ir izaicinājums, jo tas ietver sadarbību ar visiem ēkas iedzīvotājiem. Ēka ir kopīpašums, līdz ar to viens cilvēks nevar atjaunot visu ēku, ja vien šī ēka nepieder viņam pašam. Līdz ar to, lai kompetenti izstāstītu, manuprāt, to nepieciešamo informāciju ne tikai par pieejamo atbalstu, bet arī kā tas ir praktiski, tehniski, kāda ir risinājuma, kā notiek šeit balsojumi, kas ir ar finansējumu, kā tas izskatīsies katram iedzīvotājiem. Es tiešām aicinu sākotnēji vērsties pie Rīgas enerģētikas aģentūras, tad bezmaksas pakalpojumi, bezmaksas konsultācijas un kolēģi palīdzēs ne tikai ar informāciju, bet arī ar dažādu veidu šabloniem, vai mēs esam tiešām ieinteresēti doties pie šīs ēkas uz informatīviem sapulcēm, izstāstīt jau par katras ēkas patēriņu, cik tas varētu samazināties, kādas varētu būt aptuvenās izmaksas, un arī par atbalstu, ko sniedzam tieši mēs energo auditiem, tehniskai apsakošanai un arī tehniskajiem projektiem līdz 90% bez PVN. Kopējais ceļš ir garš un smags, bet gala rezultātā runājot ar iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem, kas ir to procesu pabeiguši un salīdzinot, kāda bijusi māja pirms tam, tieši attiecībā un energoefektivitātes viedokļi. Tas ir viens moments, otrs moments, viņa tīri arī vizuāli un patīkamāk viņā dzīvot.